Kuģis? Nē. Ēngurs? Nē. Kuģis ar ēnguru? Nē. Grābeklis un dzija. Grābeklis un dzija būs tas, kas nepieciešams, lai visvienkāršākais ādīšanas, tamborēšanas paņēmiens, tapošana varētu ritēt veiksmīgi. Tapošana ir ļoti sens adīšanas veids, kura pamatā ir dzijas cilpu mešana ap tapiņām. Tapošanu ir viegli iemācīties, un daudzi cilvēki, kas līdz šim ar grūtībām cīnījušies ar adām adatām, uzskata tapošanu par vienkāršu. Ātri, interesanti, Grābeklis, vienkārši, nomierinoši, izdevīgi, skaisti, krāsaini, modīgi, gari īsi, vaļīgi stingri, silti plāni, biezi. Māsai, brālim, tētim, mammai, vecmammai, krustāvam, krustmātei un pat kaķim un lellei. Un mazmeitai. Tip-tapu tapiņas, savi iedzītiņas, svētdienas ballītē būs jauna šallīte. Meitiņas, māsiņas, taposim kopā. Draudzīgā pulciņā darbs labāk sokas. Zilzaļi dzīpari, tapiņās lokas, drīz jaunā šallītes auklēs mums rokas. Taposim kopā Liepājā, Līvas ciemā. Plašāka informācija www.līvasciems.lv. Sens latviešu ticējums vēsta. Pavadienu pie pavadiena nesiesi, pie sava tapojuma netiksi.